Sveiciens no Bādenbādenes. Nevar nepadalīties ar tevi ar šo te informāciju. Esmu klubā jau vairāk kā 8 mēnešus, un pie manis arī atnāca savā laikā šī te informācija. Toreiz bija vēl citi varianti, bet kāpēc klubs? Nu, pirmām kārtām, kas mani fascinē, ka man nav kaut kāda iknedēļas vai ikmēneša pirkumi, man nav jādod nauda trešajai personai, nauda atrodas pie manis un, kā teikt, nauda taisa naudu. Ja? Tā tad iknedēļas profits 3 līdz 8% manā maciņā un attiecīgi, ko es ar šo naudu daru tālāk, tā ir mana brīva izvēle. Vai nu es audzēju savu aktīvu, vai es viņu vadu ārā uz jebkuru savu kripto maksāšanas sistēmu, tā jau tālāk ir mana brīva izvēle. Gribu parādīt tev, kāds šobrīd ir izaudzis mans maciņa balans, ja, un ko es iesaku visiem, tātad izmantot kalkulātoru, kurš ir pieejams internetā, lai pareizi izrēķinātu savu sākotnējo depozītu, ja, tātad ieliktu savā maciņā un pieslēgtu tehnoloģijai API. Un, protams, tie, kas izvēlēsies vēl otru iespēju, tātad dot informāciju tālāk, ko es personīgi izmantoju, parādīšu, kāds ir mans šīs nedēļas partneru bonus, ja, tātad praktiski tā vēl ir papildus iespēja, kā ātrāk palielināt savu maciņa, kā saka, saturu. To, ko jūs katru nedēļu saņemat profitā, varat izmantot dažādi. Varat izmantot šo te salikto procentu, varat vadīt ārā uz jebkuru savu pieejamo maksāšanas sistēmu. Tā ir pilnīgi jūsu brīva izvēle. Pāriešu pie maciņa, parādīšu, kā ir izaudzis mans balans pa šo laiku un parādīšu, kāda ir attiecīgi partnerprogrammas iespēja. Tātad mums ir divas sastāvdaļas, kuras it kā viena ar otru nav saistītas, bet kuras tomēr mēs sasaistam, izmantojot papildus botu Telegramā. Un faktiski šis te Telegrammas bots ir kolosāls instruments, jā, tātad gan zināšanu iegūšanai, gan partnerprogrammai, un darbojās mums arī mākslīgais intelekts šajā te botā, ja, tātad faktiski varat izmantot aprēķiniem arī šo te mākslīgo intelektu, kurš ir pieejams pēc reģistrācijas jums jūsu botā. Un tā pārēju pie sava maciņa. Es atrodos savā Valet3 maciņā. Šis maks tika izvēlēts tādēļ, ka viņš atbilst pilnībā visām prasībām, kas nepieciešams kluba darbībai. Tātad, kā jau visos kriptomakos, šeit ir pieejamas dažādas kriptovalūtas. Jūs šeit varat turēt jebkuru no savām kriptovalūtām, kuras atbalsta šis te maciņš. Tātad API funkcionāls. Es saslēdzu savu API maku ar traderi, un visas tās darbības, ko dara traderis savā makā, atspoguļojās manējā. Tātad man maks ir saslēgts ar API, un šobrīd jūs redziet, mans balans ir 12,169 USDT, tātad digitālais dolārs, un šonedēļ bija atkal transakcija, ja, tātad konkrēti šeit jūs redziet arī datumus. 1. maijs notika svapošana ar kriptovalūtu Solana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, praktiski to varētu saukt par spekulāciju. Tika nopirkta šī te kriptovalūta vienlaicīgi visiem kluba dalībniekiem, atspoguļojās šis te darījums, un tad, kad Solana tika pārdota praktiski, tad, kad izauga viņas cena, mēs saņēmām visi dalībnieki savā makā attiecīgi no mūsu ieliktā balansa, kas mums atrodas balansā procentu. Ja? Tātad šonedēļ mums bija 4,4%, ja? Tātad pagājušajā nedēļā jūs redziet notika darījums ar Bitcoin Cash, un tā tas notiek katru nedēļu. Tātad traderis izvēloties vienu no kriptovalūtām, kura maksimāli varētu izaugt un dot attiecīgi procentus,
palīdz mums veidot mūsu balansu, tātad veido mums peļņu. Ko mēs darām ar peļņu? Jā, tātad šobrīd, ja es ieeju sadaļā valets maciņš, attiecīgi šobrīd man ir pieejami $534. Es viņus varu izvadīt uz sev vēlamo kriptomaksāšanas sistēmu vai nu attiecīgi atkal papildināt savu API. Kāpēc tas ir nepieciešams? Praktiski parādīšu jums saliktā procenta kalkulātoru un kā jūs varat izrēķināt ilgtermiņā, cik jūs gribat saņemt pēc pusgada, pēc gada, pēc 2, pēc 3. Tātad vēl viens nosacījums šajā te maciņā. Maka API atslēga automātiski atslēdzās katrus 4 mēnešus. Šeit jūs redziet, man ir pagarinājums līdz 17. augustam. Un, protams, ja jums ir nepieciešamība izņemt lielāku summu, jūs varat rakstīt kluba menedžerim, tātad, lai viņš atslēdz jums šo te summu nepieciešamo, ko jūs gribat ņemt laukā no API atslēgas. Vai, protams, arī izvadīt laukā savu saņemto profitu, iknedēļas profitu. Plus klubā mums vēl ir iespēja veidot spota portfeļus, bet par to citā jau video. Tātad pārēju uz saliktā procenta kalkulātoru. Saliktā procenta kalkulators, viņš ir pieejams internetā un atcerieties, ka uz doto brīdi manā balansā maciņā ir $12,169. Tātad ņemsim periodu 3 gadi, gadā mums ir 52 nedēļas, 156 nedēļas, un paņemsim šīs nedēļas procentu 4,4. Tātad, ko man dod šis mans balans, ja es veidoju uzkrājumu, tātad faktiski savu profitu ar savu profitu papildinu katru nedēļu balansu, tātad pēc gada skatāties 52 nedēļas, tie ir $114,203 manā maciņā. Iknedēļas profits $4,813. Tālāk 2 gadi, tātad ilgtermiņā 104 nedēļas, pāri jau pa 1 miljonu. Es domāju, ka šādi cipari droši vien daudziem tikai sapņos rādās, bet dotajā brīdī mana realitāte, tā ir pilnīga realitāte. 45,170 attiecīgi dolāri katru nedēļu manā profitā. Un attiecīgi 3 gadu intervāls, tātad faktiski 156 nedēļas, tie ir vairāk kā 10 miljoni un pāri pa 400,000 katru nedēļu manā maciņā. Atgādināšu, ka mūsu klubā vēl ir otra iespēja, tātad faktiski veidot savu spota portfeli. Šī iespēja tiek dota partneriem sākot no 15,000. Attiecīgi maciņā balansā uz API. Un kā jūs variet izrēķināt, ar ko jūs gribiet sākt, tātad, protams, šeit ir iespēja ciparus mainīt. Paņemsim, piemēram, jūs sākat ar 1000 un attiecīgi veicam aprēķinu. Faktiski no $1000 šobrīd jūs varat nedēļā saņemt kaut kur no 40 līdz 50, varbūt pat vairāk, tātad profitu, jo patiesībā šis te 4,4% šobrīd viss ir atkarīgs no tirgus cenas. Es domāju, ka tūlīt sāksies tirgus cenu, kā saka, kāpums kriptovalūtām, un faktiski mēs ejam arī uz statusu market makers. Ko tas mums dos? Tas mums dos vēl papildus procentus. Esam rokas stiepienā no šīta statusa, mums vēl pietrūks 2 miljoni, šobrīd kluba balansā ir gandrīz 18 miljoni, tātad, faktiski šis būs tas pirmais līmenis, un pēc tam, protams,
kluba mērķis ir iet tālāk 40 miljoni, 50, 60 un tā tālāk. Jo faktiski, jo lielāks būs šis te mūsu balans no kluba, jo vairāk mēs varam iespaidot tirgu, jo vairāk ar mums rēķināsies. Tātad faktiski viens gads, 9 tūkstoši, jā, tātad, nu, praktiski, ja jūs pat neko nedarat vairāk, kā tikai papildināt, veicat uzkrājumu savā maciņā, tas jums dod jau tādu nopietnu pasīvo ienākumu. Ja? Man vārds šis nepatīk, pasīvais, es vairāk saku, ka tas ir jūsu aktīvs, kas jums katru nedēļu dod konkrētu naudas summu. 2 gadi, 88 tūkstoši pāri un 3 gadu intervāls, ja? Attiecīgi jau jums ir 826 572 dolāri. Nu, vienīgais šeit ir jārēķinās ar to, kad ir klubā win-win efekts, jā, tātad faktiski katra mēneša beigās mēs norēķinamies par padarīto darbu ar traderu, ar kluba prezidentu 25% no nopelnītā. Bet, ja jūs pat norēķināsiet no šos 25%, vienalga summas ir iespaidīgas. Un vēl ir viena iespēja, ja tā tad darbojās mums partnerprogramma, attiecīgi 5 līmeņos. Parādīšu jums, kāds ir mans šīs nedēļas bonus, tātad no partnerprogrammas pāriešu uz botu. Jo bots, tas ir tas instruments, kas dod partneriem iespēju sekot līdz visiem, kā saka, notikumiem mūsu klubā. Šobrīd mūsu klubā ir rewards, tātad akcija, kuru jūs arī variet izmantot, ja jūs esiet aktīvi dalībnieki vai ja jums ir liels kapitāls ielikts, nu, pieņemsim 10 tūkstoši, jā, tātad šeit jau jums sākās nopietni papildus bonusi. Un tā pārēju pie bota. Šobrīd jūs redziet Smart kluba botu un katru dienu praktiski nāk papildinājumi no partneriem, ja, tātad jebkurā brīdī jūs savu API balansu variet papildināt, ja, tātad līdz 5. līmenim jūs saņemiet tirdzniecības, kā saka, referālos bonusus no saviem partneriem atkarībā no tā depozīta lieluma, ar kuru viņi papildina konkrēti savu maciņu. Ja? Tātad jūs redziet 4. līmenis, piemēram, tika papildināts par 1157 dolāriem un attiecīgi man ienāca no 4. līmeņa 2%. Ja? Tātad mums ir partneru programma attiecīgi no 1. līmeņa 10%, no 2. 9% un attiecīgi no 3., 4. un 5. 3, 2 un 1. Jā, tātad, protams, ja jums ir partneri, kuri nopietni papildina savu balansu attiecīgi maciņos, jā, tātad jūs redziet šeit arī 4. līmenis pāri pa 1000 dolāriem. Tie ir 20,6 dolāri manā maciņā. Šeit darbojās mūsu šobrīd akcija vai rewards, jā, tātad 4. līmenis 2707 dolāri, jā, tātad 54 dolāri manā maciņā. Un tā praktiski katru dienu, jā, ja jau jums veidojās attiecīgi komanda, jūs vienmēr saņemiet vēl papildus bonusus, papildus peļņu savam, kā saka, balansam jūsu maciņā.
atvēršu pašu botu, ja, tā tad jūs redziet, ka šīs nedēļas referālais bonus ir 288,25 $. Šodien arī noteikti viņus vadīšu laukā, jo piekdien ir tā diena, kad no bota mēs varam izvadīt nopelnītos referālos bonusus attiecīgi uz savu valetriju maciņu. Arī šie bonusi ir brīvi pieejami, tātad vai nu izvadīšanai laukā uz jebkuru resursu, ja, kur man ir kripta maksāšanas sistēma, vai nu attiecīgi atkal es varu papildināt savu balansu savā maciņā. Un tādā veidā arvien ātrāk aug mans balans un, protams, arī attiecīgi iknedēļas profits. Esmu atpakaļ savā Valetrī maciņā pie transakcijām, un jūs redziet, ka esmu papildinājusi savu API balansu ar saņemto profitu $534. Tā tad ir palielinājies mans balans, kurš nākošnedēļ dos man atkal vēl lielāku iespēju. Un ir ienākuši mani referālie bonusi, tātad atceramies botā 288 referālie bonusi un $7 ir aizgājuši uz transakciju, ar to vienmēr ir jārēķinās. Un no šiem te $281 100 aizskaitīju uz savu maksāšanas resursu, respektīvi uz Revolūtu. Jo, ja jūs izmantojat Revolūtu, tad droši vien esiet pamanījuši, ka Revolūtā ir iespējami šobrīd kripta maksājumi. Un attiecīgi man palika $182, te ir neliels bonusiņš, kāds no partneriem ir svapojis kriptovalūtu savā maciņā. Un attiecīgi $182 es atkal uzliku uz API. Un tā šobrīd manā API, jūs redziet, ka balans jau ir $12,885. Un praktiski nākošās nedēļas profits, es domāju, ka būs atkal ļoti garšīgs. Nauda no Valetrī maka ir ienākusi manā Revolūtā. Tātad pārēju uz kripto. Jūs redziet, ka darījums ir noticis, un es varu apmainīt, pārdot šos te USDT vai teizeri uz eiro. Tātad pārdot. Rakstu 100 maksimums un pārdodu. Apstiprināt, darījums ir noticis. Varu iet tālāk iepirkties. Nu tā, esmu beigusi ekskursiju gan pa salikto kalkulātoru, gan pa manu maciņu, gan botu. Un, ja tev šī informācija ir ieinteresējusi, tad noteikti dod man ziņu. Palīdzēšu atvērt gan Valetrī maciņu, gan atvērt botu un uzsākt šeit veiksmīgi darboties. Ja, jo, protams, ir arī partneru programma, kur var izmantot, ir iespēja veidot savu spota portfeli, un es domāju, ka šis klubs, ņemot vērā kluba mērķus un attīstību, būs ļoti interesants daudziem, it sevišķi arī lieliem investoriem. Ja tev šādi cilvēki tavā apkārtējā vidē ir, tad noteikti piedāvās, varēsi viņiem šo te iespēju dot ziņu, un es ceru, ka pieņemsi sev vispareizāko lēmumu, jo noteikti būs arī jautājumi, un attiecīgi darīsim visu kopā, lai izdodās. Atā!